Jā, es domāju, ka no tādiem konvencionāliem mūzikas instrumentiem tās varētu būt klavieres, mājas klavieres, kurām es ar lapatiku skāros bērnībā un fantazēju, kā es izaugšu un kļūšu par pianistu. Bet arī jāatzīmē, ka es diezgan daudz šobrīd kā instrumentu izmantoju rakstītāju, ierakstot dažādas skaņas, ar kurām strādāt. Un arī saskarsme ar pirmo rakstītāju bijis gana sena. Tas bija Lenšu magnetofons ar mikrofonu, un es biju ļoti mazs zēns. Un lūdzu tētim atļauju, vai es varu pamēģināt šo aparātu. Un tad man ļāva to darīt, un es atceros, es gan nerakstīju vides skaņas, bet es dikti ierakstīju visādas intervijas ar mājiniekiem lentēs. Jā, uzskatu, ka tas arī ir savā ziņā skaņu instruments. Interesanti, bet man gan šķiet, ka tur nebija izvēle ne man, ne mūzikai. Un es būtu pārsteigts, ja kādam cilvēkam būtu izvēlēties vai neizvēlēties mūziku, jo cilvēks ir ļoti muzikāla būtne pēc savas dabas. Un mūzika izvēlas cilvēku, un cilvēks izvēlas mūziku, jo tā ir to būtība. Es cenšos veidot ar instrumentiem tādas izzinošas attiecības. Es cenšos dalīties un mācīties vienlaicīgi, mācīties, koncentrēties un pārkāpt arī kaut kādām savām izklaidīgām domām, safokusēties, veidojot attiecības ar instrumentu. Un varbūt tad man jāpaskaidro drusku vairāk, ka priekš manis instruments ir būtībā tik tiešām attiecības un miedarbības ar dažādiem vides faktoriem, notikumiem, domas plūsmām, laukiem, lai arī izklausās ļoti plaši, bet tas jau arī ir tas, kādā veidā es strādāju ar vidi, instrumentiem, telpu, akustiku, meklējot miedarbības un veidojot attiecības arī ar citiem spēlētājiem, protams. Tas man arī ir ļoti, ļoti tuvu improvizācija un citu cilvēku un citu dzīvo būtņu līdzdarbība šajā procesā. Pirmā smieklīgā atmiņa, kas nāk prātā, pat divas tādas. Laikam tā ir kaut kāda smieklīgā kategorija atmiņa, kad ar instrumentiem šķērsot robeža, tad bieži vien ir saskarsme ar robežas sargiem, un bieži vien tie instrumenti darinātie, tādi meklējumi instrumenti nav parasti. Nevienmēr viņi izskatās pēc tādiem ierastiem instrumentiem, un tad ir dažādi jautājumi. Un ir bijuši jautājumi uz robežas, Krievijas robežas, kad es teicu, ka somās man ir instrumenti, un atverot tur bija mikšera pults. Tas nepārliecināja, un tad man bija jāiet rādīt vispārējais, kas man ir līdzi, kamēr es atcerējos, ka man ir brīnišķīga tāda lapa, kur ir teikts, ka mans iemesls ierasties Krievijā ir mākslas sakari, man liekas. Tā tas saucās, un es braucu tur un tur. Tur bija tāds labs papīrs, kur rakstīja vēstnieks vēstniekam vai kā tam līdzīgi. Tas papīrs pilnībā pārliecināja, ka es drīkstu vest visu, un tas ir mūzikas instruments. Un tāds pats gadījums bija uz ASV robežas, kur es ar lielām šaubām vēru vaļā to somu, kur bija vienkārši modulārais sintezators ar vadiem, kas savienots vēl ar kaut kādiem pašdarinātiem aparātiem. Tas viss izskatījās pēc kāda spridzekļa, un tas puisis, kad es atvēru to somu, viņš teica, mūziķis, eksperimentālists, brauc. Tie man šķiet ir tādi vienlaicīgi, gan skumīgi, gan smieklīgi piemēri, jo varbūt es neesmu tā tendēts uz kaut ko skumīgu. Šie bija tādi atgadījumi, kuros es padalos, kas ir vienlaicīgi gan viens, gan otrs. Es domāju, tās skumjas un prieks un pārsteigums ir viens. Tas ir viens. Es varu droši teikt, ka man visvairāk es strādāju ar stīgu instrumentiem, un tad es nemēģināšu izgudrot ko jaunu. Droši vien es būtu kāds stīgu instruments. Un es pats ļoti reti, pat šķiet neesmu to darījis, bet man ir draugi, kas gadu desmitiem tik tiešām būvē vēja arfas. Un es domāju, es varētu būt vēja arfa.
vai skudra pūznis.